kungs, par tavu vārdu. Paldies, ka tu mūs aicini dzīvot tavu vārdu patiesībā. Paldies tev, kungs. Paldies tev, Dievs. Un ka tu arī dod spēku piepildīt tavu vārdu. Ja mēs, mans kungs, nākam, lasam tavu vārdu, ja mēs gribam un pieliekam visas pūles, tu dod spēku, kungs, dzīvot tavu vārdu patiesībā, staigāt tavu vārdu patiesībā, cīnīties ar tavu vārdu, kungs, likt lietā, mans Dievs, tavu vārdu, runāt pretī, mans kungs, katrā cīņā, katrā nespēkā, Dievs, likt tavu vārdu priekšā, mans kungs. Un paldies tev, Dievs, ka tu patiešām dod spēku, mans kungs, piepildīt tavu vārdu, dzīvot tavā gribā, dzīvot tavā prātā, kungs. Ir jautājums, cik daudz es pielieku pūles, cik daudz es meklēju tavu vaigu, cik daudz es pazīstu, Dievs, tevi, vai es zinu tikai no tā, ko citi stāst, vai es pati meklēju tevi, vai es pati, mans Dievs, spiežos tuvāk tev un padodos tev, kungs, un tu atklājies. Kungs, tad, kad mēs tevi meklējam un padodamies tev, tu mums atklājies, Dievs, tu atklājies, kāds patiesībā tu esi, un man vairs nav jādzīvo no tā, ko saka citi. Es dzīvoju un pazīstu savu kungu, Dievs. Es pateicos tev, debes Tēvs, es pateicos tev, kungs, ka tu šobrīd, mans Dievs, satricini nepareizos pamatus. Tie, kas sauc uz tevi, tie, kas savu sirdis ir atvēruši tavā priekšā, tie, kas liek savu cerību uz tevi, Dievs. Tu, kungs, esi dzīvs un varens Dievs, un tu stiprini katru, mans Dievs, katru nespēcīgo. Tu dod mieru nemierīgajiem. Tu stiprini, kungs. Tu palīdzi katram ikvienam, Dievs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, Dievs, ka tavs vārds nav tikai lasāms grāmatā, bet tavs vārds ir dzīvs un varens, kas maina sirdis un dzīves, kas izmaina, mans kungs, un sagrauj visus prāta cietokšņus, kas sagrauj nepareizās atziņas un domas. Es pateicos tev, kungs, ka tu esi dzīvs un varens Dievs, ka tu esi dzīvs un varens Dievs, ka tu darbojies šajā vietā, kungs, bet ko es daru, ka tu darbojies? Vai es spiežos tev tuvāk klāt, vai es padodos tev, vai es padodos zem tavas varenās rokas, vai es gribu to, ko es gribu, Dievs? Mēs vilsimies, ja mēs gribam to, ko mēs gribam. Mēs apdauzīsimies. Mēs nebūsim tādi, kādus tu mūs gribi, Dievs, bet svētī katru ikvienu, lai mēs nākam pie tevis, kungs, lai mēs nākam pie tevis tādi, kādi mēs esam, kungs. Atveram savu sirdis, Dievs, un ļaujam tev mainīt, mans kungs. Ļaujam tev mainīt, Dievs. Es lūdzu, mans kungs, visi dēsti, kas tevis nav dēstīti, lai tiek izrauti Jēzus vārdā, kungs, lai tie nesakņojās, lai tie nesamaitā to vārdu, ko tu mums runā, Dievs, lai tie nesamaitā to vārdu, mans kungs, bet lai ir pareiza atziņa, pareizi spriesdam par garīgām lietām. Tu teici, ka garīgas lietas ir garīgi apspriežams, kungs, lai nav mans prāts, mana griba, mana miesa, mans kungs, ko tā grib. Tā vienmēr kaut ko grib. Tā reti, kad ir mierā, kungs. Es lūdzu, Dievs, svētī mūs šajā dienā un pagodini savu vārdu, Dievs. Pagodini savu vārdu, debes Tēvs, lai gods un slava tev tiek atdots, un lai mēs redzam un dzirdam, ko tev svētais gars runā, un redzam, ko viņš dara pie mums, un lai esam tie, kas padodamies, pakļaujamies, kungs, lai saņemtu apsolījumus, lai saņemtu apžēlošanu, lai ieiet šajos apsolījumos, kungs. Paldies tev, Dievs, tev gods, slava un pateicība Jēzus vārdā. Melnkalns klīns
klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints. Nav tādas klints kā tu. Nav tādas klints kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs labāk šīs. Nav tādas klints kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs labāk šīs. Klints, kurā glābjas un neviens nevar glāst, tu pieņem mūs kā solīģis. Nav tādas klints kā tu. Klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints. Nav tādas klints kā tu. Klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints. Nav tādas klints kā tu. Klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints, klints uz mūžiem. Jēzus ir kā klints. Nav tādas klints kā tu. 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 Slava tev un pat. Lai kopā mēs visi slavējam. Nāc, lai kopā šī slava Jēzum skan. Tu devi mums dzīvību, tu dari mums zināmu savas taisnības ceļu, kad priekā pilnība ir tavā priekšā. Nāc kopā slavēt
ceļu, kad priekā pilnībā ir tava priekšā. Nāc kopā slavēsim, pielūgsim ķēniņu, viņš ir kungs. 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 Ķēniņu, viņš ir kungs. Ķēniņu, viņš ir kungs. Vēl zemes nebija, pirms tu to radīji. Tu biji kungu kungs, biji tu, joprojām valdi tu, uz troņa augstākā. Sauc svētie eņģeļi, mēs dziedam viņiem līdz. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Tu devi elpu man, lai slavēt vārdu. Es vārdu tavēju katru dien, lai mana dzīve ir kā degušs upuris. Dzīve, kas sauc un dzied par kungu diženo. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava, lai ir. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods
mūžiem. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu, mana dzīve tava lai ir. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Un ticēsim to, ko mēs arī dziedam, ka viņš ir tā klints, un es varu stāvēt droši uz šo klinti. Arī ja vēja pūš, arī ja ir augsts, arī ja problēmas un bēdas, kas nepatīk, bet es varu stāvēt droši uz šo klinti, jo viņš ir mans stiprums, viņš ir mans gans. Viņš ir teicis, ka viņš vedīs man zaļājās ganībās. Viņš teica, ka viņš man vedīs pēc dzīvo ūdeni, kur dos man dzert. Bet man ir jādzer, un es gribu dzert. Un es ticu, ka arī jūs gribat dzert. Esiet stipri uz šo klinti, arī ja pūš. Un tas ir mūsu kungs, kas mūs ir aicinājis no tumsas gaismā. Un slava viņam, viņam slava, ne mūsu spēkam, bet viņam slava, jo viņš ir mūsu stiprums. Viņš ir tas patvērums, kurā var paslēpties. Viņš ir tas, pie ko var nākt. Un es pateicos, ka mums ir tāds kungs. Jā, mēs viņu neredz fiziski, bet viņš ir caur garu māju mūsu sirdīs. Un līdz pat savus vārdus uz mūsu sirds plāksnēm te rakst. Un mēs neskatāmies vairs apakaļ, kas pasaulē notiek, bet uz viņu, uz augšu, ticēdam uz viņu. Un es pateicos tādam kungam. Es pateicos par šodien žēlstības dāvināto dienu. Es pateicos, ka mums ir fiziskā maize, ka mums ir fiziskais ūdens, bet ka arī garīgo ūdeni, ka arī to viņš dos, lēc pirms mūsu gars. Un lai mūsu sirds atverās. Aleluja! Mīlestība atveras šai mīlestībai, kas viņš pats ir mīlestība. Ja mēs paši no sevi cilvēki nav tā mīlestība, bet viņš savu garu uzlika uz mūsu sirdīm, ienāca ar savu mīlestību. Un slavu Tev un pateicību, ka Tu tāds esi. Tev vienam gods, pateicību mūžam. Jēzum pateicību. Amen, amen. Slavēts, lai ir tā kunga vārds, ir mūsu
Es gribu, lai tagad tu padomā. Kameras dzerš, lai tu padomā. Tu padomāji. Es tev varu pateikt, par ko tu domāji. Ja tev slāpst, tad tu domā, redz, cik viņam labi. Viņam ir ko padzerties. Ja tev neslāpst, tad tu domā, ko viņš ar to grib pateikt. Tad tu neesi tādā procesā. Tu esi padzēries dušīgi mājās un tev neslāpst. Bet tagad ir karsts laiks un visiem slāpst. Un es tā novēroju dabā, ziniet kā, putniņi dzer. Maz zvirbulīts uzlaidies, tur ir tāda ieplaka, un tas putniņš dzer, tas zvirbulīts. Atlido vārnu. Viņai tās knāps ir liels, un viņi nevar viņu tur iegremdēt iekšā. Un tagad vārni kustina to galu, tas zvirbulis ir palicis pie cita vēl mazāk peļķīt, un tai vārnai pielec. Viņi paņem, sagriež galvu un dzer. Un es domāju, Dievs ir devis gudrību. Mums ir ne tikai gudrība, bet mums ir vārds. Lai mēs augtu tādā kungā. Dieva gars ir liecības devējs. Amen. Tur Bībelē rakstīts. Dieva gars ir liecības devējs. Ko viņš liecina mums? Man viens satiku, viņš teica, man tā cerība, es aiziešu un tad es izsūdzēšu viņam tos grēkus. Paliks taču vieglāk. Redziet, kāda doma. Un cilvēks krāp un māna sevi, nepaliek ne vieglāk, ne grēks aiziet, nekas. Mums grēki ir atņemti. Halleluja, tavi grēki atņemti. Pestīšanas dienā tu tapi brīvs no grēkiem. Un Dieva gars ir liecības devējs. Dieva gars liecina, tu esi ķēnišķais priesteris. Dieva dēls un meitas. Tu nāc kā tāds. Tu nāc pie Dieva, kā ķēnišķais priesteris, kam ir apsolījuma bagātība. Tu vari nākt ar drošu paļāvību, ar slavu pateicību. Viņš tev svētīs. Viņš vienmēr svētīs. Es tā domāju par savu mazmeitiņu. Un domāju, ka mēs arī esam tādi paši. Citreiz es aizēju, viņi čau, un ar to viņš beidzās. Ir sevišķi, ja redz, ja nav nekāds maisiņš rokās. Citreiz viņi skrien, savu mazo krēsliņu noliek un liek man sēdēt. Un pēc tam grib novilkt arī kājas, lai es iet iekšā. Es teicu, neiešu, man drīz ielaižās lapās. Tā viņi ielien klēpī. Un es domāju, mēs Dievbērni, mēs neesam tādi paši. Ka mēs nākam pie Dieva tādi, kādi esam. Ja mēs nesam sakārtot savā priekšā, kādi mēs nākam? Dieva gars liecina, bija nepaklausībā. Dieva gars arī to liecinās. Es kādreiz aizvedu zemenes. Laimiņi atnāk, teica, ko jūs visi izēd, man nesacījāt. Teica, es saucu. Jā, bet es biju tur lejā. Teica, es saucu, bet viņi bija lejā, nedzirdēja. Dieva gars uz mums runā. Un ja mūsu auss ir aiztaisīts, sagružots, mēs nedzirdam. Svētais gars nāk, pirmais jautājums, ko viņš dara. Kad tu aiziet pie ārsta, par ko jūs sūdzaties? Es vienreiz sēdēju tur ārpusē, bija aizgājis ar Uldu. Tāds liels vīrs iekšā, domā, viņam ir ziloņa veselība. Iet iekšā, tas ārsts tā skatās, tas dūri atvērti, es redzu, laikam karsts tur iekšā, tāpēc vēdina. Viņš tā nopēta to vīri. Viņš teica, ko tā jūs sūdzaties? Pēc to ārī apvalk liekas, ka tur var veselību dalīt pa labu kreisi. Nevar parunāt. Viņam ir problēma, pie ārsta aiziet ar problēmu. Amen. Pie Dieva ko nāk? Ar pateicību.
ka viņš atrisinās tavu problēmu, ar kur tu atnāci. Ja tu to atdos viņam, tavas ausīs dzird. Man kāds stāstīja, viņš teica cauri vakars uz ezeru. Tu man neesi samaksājis, es tev met ārā. Viņš tur iznomāja dzīvokli. Nu, viņš teica, priekšnieks aizķēries, ja tur kaut kur Kanārijas salās nebrauc šurp, nevar tikt pie finansēm. Nu, tad taču var pagaidīt, man ir, es tik netiek klāt. Ir Dievs, bet tu taču var. Aiziet. Tas atnāk pie viņa ciemos. Viņš es nedomā, ka es esmu tik ļauns. Es jau visu saprotu. Dievs iejaucies. Dievs ir devis sapratni. Un Dieva gars liecina, nāc ar slavu. Ja viņš es mūs izglāba, nu kam mums vēl pateikties? Par ko? Tev bija varbūt nopelni, lai tu būtu atpestīts, lai tu būtu gari apzīmots. Tev ir nopelni? Nav, nevienam nav. Es tik debesīs uzzināšu, kāpēc viņš man tādu izglāba. Tāpēc, ka nopelni nekādi nav. Tā kā jānāk ar kādu pateicību, ar kādu slavu pie viņa. Tu dzirdi, mīļā sirds. Tāds stāsts. Viņa teica, var iedomāties. Mēs domājam, kas tam cilvēkam ir tādā mūžā. Vienmēr staigājis drūms. Ziniet, ka teica, kā zābaks. Ziniet tā teicienu. Drūms kā zābaks. Viņa teica, un pēkšņi skatās, tas tāds apskaidrots. Tikpat kā viņš nedzīvo šī pasaulē, nekas viņu neuztrauca. Tie visi spriež, kas ar viņu noticis. Uz pieru nav rakstīts, pats viņš nebļauj, kas noticis. Viņi prasa, paklausies. Tu dzirdi, vecīt, mēs domājam, ka tu tāds esi, zābāks, sauli, rūgts, drūms. Kas ir noticis? Viņš teica, mantojumu dabūju. Tagad es esmu bagāts. Viņš dabūjis mantojumu. Un viss izmainās. Tu esi mantojumu dabūjis, debes mantojumu. Tā ko tu rūkst sevi? Viņš var atnākt nākušā brīdī tev pakaļ. Tā ir, jeb nav? Kur viņš liks tāds sarūguši? Labi, tur citiem ir mācība, ka tev ieliks kambarī, tur nošķirs, un tad tev tur veidos un regulēs, un kad tu būsi gatavs, tad tev laidīs tālāk. Bet tā ir tie meli. Uzreiz mēs būsim viņu priekšā. Redziet, cik tas ir svarīgi, ka tu to apzinies. Ka tu apzinies savu stāvokli, savu aicinājumu cieņu. Tu esi atnācis, lai saņemtu svētību. Tu esi atnācis, lai atjaunotos svētajā garā, ja tu to vēl neesi izdarījis. Es kādreiz, kad izlasīju to grāmatu, ko Benikīns rakstīja, Labrīt, svētais gars. Es domāju, nekad es tā nav teicis, Labrīt, svētais gars. Uzreiz paldies, debes Tēvs, par jaunu dienu, par žēlastību. Es domāju, jāpamēģina. Es domāju, Tēvs lielāks. Droši paliek nedroši. Labrīt, debes Tēvs. Labrīt, Jēzus Kristus, mans pestītāj. Labrīt, svētais gars. Un ziniet, liekas, nekas nenotiek. Tāpēc, ka tā ir mana, izmēģināšu. Es nenāku tāpēc, ka tas ir vajadzīgs. Es nāku kā mēģinājumu. Jūs ziniet, nav ko mēģināt. Tu neko nedabūsi. Mēģinājums ir tas pats, ka tu šaubies. Zaglis tikai mēģina kaut ko nočiept. Es esmu redzējis, ka cilvēks zog. Viņš stāv tur klāt, tur rindi ir un zug. Tur ir des, tur ir gaļas, tur visās ir. Un kamēr tas nav aizvēries ciet, viņš grib dabūt un paknoģiem dabū un acis paliek tāds. Vat viņš mēģina. Bet tu nāc ar drošu paļāvību. Nāc tāds, kāds tu esi. Svētā kliņcela atveries. Ļauj man tevi patvērties. Ja ir kāda problēma. Amen, amen. Nāc tāds, atdod viņu projām. Jo viņš te teica, tu esi ķēnišķa tauta, priesteris sājumi.
Paust Dievu lielos un varenos darbus. Halleluja, tev viss tas pieder. Satver tos mantojums. Satver tevi dots. Jūs ziniet, kādreiz bija Maskavā uz Jongi Džo konferenci. Un Jongi Džo laikam pātri pateica, jūs izieties ārā tur tādā telpā lielajā foajē, tur jūs redzēsiet, ir galdiņi ar visām republikām sarakstīts. Un tur priekš jums ir literatūra un video. Un tie bija Dieva bērni, tā bija konference, Jongi Džo. Un tad, kad viņš tos vārdus bija izteicis, ziniet, viss tā kā ar magnētisku spēku uzraut kājās un joz ārā. Joz uz to foajē. Tur ir nolikts, tur atspēc daļa priekš tev, priekš republika. Tā vēl bija Padomu Savienība. Bet auss nedzird. Skrēja. Mēs tur izgājām ārā, tur bija, mēs ar ukraiņu brāļiem tur bijām kopā. Tur tā dužīgi vīri. Un tur parket grīd. Tie metās virsū, tur tās meitenes ar tām grāmatām, stumbiņiem galds virsū, tās spiedz. Vienai salauz gūžu. Mēs saucam, braķi, što vi ģēlaiķi. Mēs saucam, brāļi, ko jūs dariet? Viņi tik ļoti gribēja dabūt to, kas jau viņiem ir. Tev pieder apsolījumi, vai tu ļoti gribi? Tu ļoti gribi tas, kas tev trūkst. Viņi skatās uz tavu sirdi. Varbūt tu esi apmierināts. Es, kā gāju skolā, mums bija viens tāds Frits. Viņam jau vajadzēja augstskolu beigt, aspirantūru. Viņš atnāca pie mums 5. jeb 4. klasē, neatceros. Mēs visi tādi normāli, pa 1,60 m, viņš tāds. Viņam bija tā, nebija viss dots no Dieva. Un viņš teica, zini, cik es esmu gudrs. Viņi viss mācās, es jau visu zinu. Viņš katrā klasē par 3 gadi sēdējis, un viņš visu zina. Mēs zinām visu, bet mēs kārojam iegūt. Redziet, tāds ir mūsu sirds stāvoklis, ka mēs kārojam izaugt viņa līdzībā. Līdz mēs visi sasniegsim pilnību Dieva dēla atziņā. Tā ir rakstīts. Bet tur rakstīts, lai mēs satvēram tos garieročus. Kāpēc ir zaudētāji? Bez garieročiem, kurš no tev muks? Sātans skatās. Cits nekas nav, kad tev pestīšanas cepurīt galvā. Papūš un tā arī iet pa gaisu. Ieroču nav. Sātans atpazīst mūs. Kā tu esi ar garieročiem. Viņš bēgs no taisno ceļiem. Ziniet, es, kad pie meitas bija Floridā, tur arī tie kauboji staigā. Kaut gan tas nebūtu viņa reģions. Viņam vairāk tur uz Mississippi štatu vajadzētu būt. Ziniet, meitas vīrs teica, pirmais, ko kaubojs, kā pamožās augšā, ko viņš dara, te viņam ir kolts. Un te viņam ir fink. Viņš neiet ārā no mājām, ka pārliecinās, te ir kolts un te ir fink. Es domāju, tā nevarētu būt. Un tam mēs bijām Jūrmalā. Pirmais pārsteigums, ka tur ir balts smilts. Domā, ka tu esi miltos atbraucis. Balts smilts. Balts. Es nebiju tāds joks redzējis. Un tad tur tie kauboji arī. Viņi izturīgi, viņi arī tādā karstumā 35 grādos staigā tur savos tos zābakos un visos tādīs liberiņos. Es nezinu, vai viņi ir īsti, bet viņi viņam ir. Un tad, kad viņi tur iet peldēties, tad viens tur sargā. Tas kungs mūs sargā, tev nekas nav jāsargā. Tev tikai jāsatvēr. Un tad Sātans bēg no taviem ceļiem. Ja viņš bēg no taviem ceļiem, Dievs zina, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un Sātans nevar izlikt tev nekur lamāt. Amen, viņš nevar izlikt. Tāpēc, ka viņam jābēg no tavu ceļu. Dievs zina mūsu rīt celšanos un Dievs zina mūsu vakar apgulšanos. Amen. Un mīļais Pēters,
viņš runā brīnišķīgs vārds. Ziniet, mums jau jāceļ viens otru ticībā. Kā te var pacelt? Tikai ar apsolījumu. Tikai to, kas tev pieder, kas tev ir. Ziniet, lai apsolījums piepildītos, viņš dev Jēzus Kristu. Viņš dev Jēzus, kas nomir tev un man un visu pasaules grēku dēļ. Un viņš deva varu mums kļūt par Dieva bērniem, cik viņu uzņēma. Varu kļūt par Dieva bērniem. Dieva bērniem ir vara. Kad mēs izlasām Marka evaņģēliju, to 16. nodaļu. Manā vārdā ļaunos gars izdzīs. Slimiem uzliks rokas, un viņi būs veseli. Es aizmirsu, piedodiet, godu bīskaps sūtīja un Agris Ozunikevičs sirsnīgs sveiciens draudzēs, piemirst. Uzreiz atgādinājās. Ziniet, viss ir dots. Tad atliek tikai darboties mums. Atliek to piepildīt. Amen, amen. Un ko tad Pēters te teica? Otrajā savā vēstulē. Draudzes balss, uz ko Jēzus teica, tel savu draudzi. Palasīsim mēs tos brīnišķos lietas. Sīmons Pēters, Jēzus Kristus kalps un apustuls. Tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Mums ir vienāda ticība dot, pestīšanas, glābšanas ticība. Cik no to ticību izaug, cik ir tie auglīgie zari un augļi, tas ir no mums atkarīgs. Ziniet, es nezinu, no kurienes sieva kādreiz dabūjusi, mums ir kaut kas tāds, es nezinu, kas tas ir. Anna bija bioloģijas skolotāja, būs viņas jāicina, jau kādu dārzko. Un ziniet, viņš ir tāda liela poda iekšā, tur kāda tāda zāļa asinārā, kaktus, es nezinu, kas tas tāds, cik sīpols, jeb kas. Un es laistu tās puķis, un kas tas tāds ir, un es šat tad uzlēju. Un viņš ir zaļš. Viņš zaļo. Es aizmirsu apliet viņu. Šorīt atkal paskaties. Zaļš. Kas viņš ir? Ka viņam tik maz pietiek. Ar tā vienu puķi tāds sarkanu. Puķies es neko nezinu. Ros lillīs. Un ziedošās nātrens. Un ziniet, tur ielēja tik daudz viņam krūzīt. Aizēja. Tagad tukšs būs. Dzer un dzer. Kā nelaist. Viss veras, viss ciet. Tas nē. Es domāju, ka te Dieva bērni būtu tādi. Ka viņi saņem un tur to. Un ka viņi neizkals, ka viņi ir saistīti ar to kungu. Viņš vīna koks un jūs tie zari. Lai nes daudz augļus. Cik tas ir brīnišķīgi, un tad tur pārmājā ir Renstelē. Katru gadu kociņš auga, vien lielāks. Es domāju, cik tur ir zemes? Tur zemes 100 punktu nekad nav likt. Tas ir no tiem dakstiņiem, tur saskalojas ar lietu, tur ir, un viņš aug. Kur kāds sīkstums? Klintīs aug, maza kociņa, zaļuma. Es esmu bijis kalnos un ziniet, tur stirnīs skrien un visādi, un viņi tie izkārdījumi kaut kur ripo leja, kaut kur aizķerās stāva klints, un tas tur ir aizķēries. Un tur vien sēkliņa arī aizķērusies un aug. Un putniņš uztais vēl ligst. Un es domāju, cik sīkst ir tā dzīvība, kā viss cīnās. Kā Dieva bērni nolikt, satver tikai. Mums ir sadraudzība šodien. Es paskatīšos, jūs staigāsiet apkārt, māsa teiks, ejiet, ņemiet, kas kāro. Staigās apkārt, ej tu sazini, var vai nevar. Un tad ir spīdīgie trumuli, nezinu, tur kafija iekšēm nav. Un kas kā kafija, nav kaut kāda ģipte. Es pie savu dēlu aiziet. Bīskaps nosvētiet to Pepsi, ko jūs trešdien izdalījāt. Es teicu, jums ar vienu pudeli aizvest, jūs Pepsi dzeriet? Nekad nemūžam. Es teicu, vai, kā man viņš garšo. Tāpēc, ka lūkšana piediet svētību.
Un tas ir priekš mums taisīts, rūpēts, darīts. Tad mēs varam baudīt. Vai ne tā? Kur ir vainā? Ko? Mācītājs nekam nedara. Nedod blēdus. Tev ir tā paša Bībele, kas man. Tā paša. Vienādi. Satiksmes noteikumi visiem vienādi. Viens man teica, sagāja dēli viņam tas radārs. Kniep virsū un nodeg. Nu labi, nav noķēruši, tāpēc, ka viņam visu laiku radārs bija rādīt, kur viņi kontrolē. A tagad tas sadeg. Viņš teica, nu ir vakars uz ezeru. Pa cik tad tu pārkāp? Pa 60. Redziet, kaut kas nojūk. A ja mums gar sadraudzību nojūk, kas mums mācīs? Svētais gars ir skolotājs. Un viņš ir neatlaidīgs. Ar romēm vieglāk ir tikt galā. Bet tas svēto garu nevar. Nevar. Ja tev ir sadraudzība ar svēto garu, tūlīt tu to nomanīsi. Tūlīt. Man kaķis ņem ēdienāru no bļodus. Vienu ņem, citu ne. Nezinu, kas viņam tur ir. Viņš met uz grīdu, es viņam... Ziniet, ko viņš dara? Viņš aiziet, durvīs pagriež muguru un sēd. Pa laikam paskatās. Brr, brr. Meita teica, Jolanta teica, tu viņu iemācīji runāt. Viņš man krīt vienmēr virsu, viņa no sākuma bija meitai. Un es brr, brr ar viņu. Un tagad te viņš klāt. Brr, brr. Redziet, kā tas ir. Kā mēs uzmetam lūpu, ja tev ir Bībele. Ja tu var visu no pirmavo dabūt zināt. Cilvēks meklē to, kas viņam vajadzīgs. Amen. Es meklēju vienu dienu, ko es meklēju sodu. Sodu neatrādu, bet 3 uksus pudeles atrādu. Būtu droši vien marinēts sēns, garšīgs ēdis. Redziet, ka tu kaut ko meklē. Dievs vienmēr svētīs. Bībelē ir paralēlas vietas, kas uz to runā. Un tu uzies uz to virsu, un tas tev nostiprinās vēl vairāk. Tev ir Bībele. Tev ir gudrības grāmata. Visgudrākā, vienīgā, kas nemelo virs pasaules. Vienīgā, kur ir patiesa informācija. Vietnēs, tev taisnība. Es paskatījos, mākslīgais intelekts teica, Bībele nav neviena kļūda. Vara nabadziņa. Nabadziņa atzinuši. Mēs to Dievu bērnu sen zinām, ka Dievs nekad nekļūdās. Viņš piepilda savus apsolījumus. Viņš piepilda. Tu esi cienīšais priesteris. To var pateikt. Man ir uzdevums. Priekš tev šodien paust Dievu lielos un varenos darbus. Tu dzirdi? Tā ir rakstīts. Lai mēs paust Dievu lielos un varenos darbus. Au! Tu vēl dzirdi? Tu to dari? Jūs saprotiet, diplomāts aizbrauc uz ārvalstīm. Viņš saņem akreditāciju. Viņam dod atļauju darboties. Tu kā pasaka, es esmu cienīšais priesteris. Tā ir par visu tumu spēkiem akreditācija. Viņiem visiem jāpakļaujas tev. Jo tas, kas ir tevi, ir lielāks nekā pasaulē. Tu dzirdi? Tāpēc droši pateic. Kāpēc to man tā runā? Tāpēc, ka es esmu cienīšais priesteris. Es gribēju tā kādu gudru parunāt. Pateic, es te esmu. Cienīšais priesteris. Paust Dievu lielos un varenos darbus. Viņa darbus, nevis kaut kādu savu pārgudrību. Un arī tad Dievs pagodināsies spēkā. Es esmu bijis tādās sprukās, ka piekrīt tur ar dikt gudriem runāt. Un pēc tam te bija jālūdz un jāgavē mans Dievs, apžēlo man,
Ko es tikšu ar viņiem galā, tiem tur gudrajiem profesoriem? Jāiet bija apsolījis. Es gāju trīcē un drebēju un teicu, Dievs, apžēlo man. Es šo to zinu arī, tik muļķis nees, ka izskatos. Un ziniet brīnums, viņi prasa to, ko es zinu. Pēc otrā jautājuma es sapratu. Viņi prasa lietas, pa ko es zinu. Un par to, ko es baidos, ka viņi uzprasīja, neviens neuzprasīja. Un Dievs nelika krist kaunā. Halleluja! Tas ir brīnišķīgi, kad Dievs dod gudrību. Viņš teica, ka dos gudrību. Ka neviena gudrie nevarēs pretoties tev. Cik tas ir brīnišķīgi, ka tev ir tāds padomdevējs. Bet viņš to darīs sev par godu un slavu. Lai mēs to sajust. Tad kādi mēs esam šodien? Ķēnišķie priesteri. Žēlastība un miers jums ir bagātīgi. Lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu kunga Jēzus Kristus atzīšanā. Kamēr vārds nav atzīts, kamēr viņš nesavienojas ticībā, viņš tev nepalīdz. Pamāc nepalīdzēja man. Es vakar pirmo reizi mūžā uzstādīju rekordu. Izdzēru 1,5 litru ūdeni. Lai nomierinātu tos gudros, ka tik daudz vajag. Vajag tik, cik vajag. Tā neatzīšanā, ka tas ienāk tevī. Tas savienojas. Kamēr es tur skatos, viņš varētu būt augstāks tikai. Cilts. Kamēr es skatos, nav nekāda labuma. Es tik zinu viņa kvalitāti, es zinu, ko viņš var izdarīt, bet viņš neko nedara. Ka mums ir šī atzīšana, kas tas savienojas ticībā, tad tas nes rezultātu. Dzirdi? Jūs visi tāds smuki un brīnišķīgi ir. Jūs lietojat ķemmītes, ūdentiņu, visu kaut ko ziepēc lietojat, krēmiņus pareizi. Iekšā nākošreiz savā tādā kabinetā. Jā, viss tas man ir. Un izejā ārā, viņi nebūs uz tevi. Mat būs tā kā mūsu premjerministrei. Ķem jau uzdāvina viņai, jau uzzina dzimšanas dienu. Nē, jāapsveicam modas dāmu. Neko nevar darīt. Laikmetam jāiet līdzi. Bet tā ir tā patiesība. Kad atzīšana tevi, tad tas darbojas. Tu dzirdi? Tad tas darbojas. Ja kāds domā, ka ūdens viņa jāatspirts, viņš taču nedzer. Ja kāds domā, ka tu Pepsi ir iekšā, nezinu kas, viņš nedzer. Es zinu, ka tur ir Dieva svētība šķidrumā. Un es viņu dzēru un slava Dievam. Aizbrauc pie goda bīskapa, kad bija pagājušas sestdiena. Viņš dzēra un man lieto Pepsi. Es tik daudz nelietoju tās lietas. Viņš teica, droši. Es teicu, tā nedroši ar var. Viņš teica, tā ir Dieva svētība. Kaut kāds tur biznesmenis nosvētīs, atveic uz Dievnam to Pepsi, lai draudzēji būtu karstā laikā. Neticīgs cilvēks. Bīskaps mums vienmēr ar jokiem, viņš teica, tā var dzert. 1 glāzi, 2 glāzi. Viss ir brīnišķīgi. Nāc, kam slāpst un dzer. Viņš mums deva dzīvības vārdu. Kad nāk tā atzīšana, dzīvības vārds. Ja kas neēd to vārdu, dzīvība nav viņā. Ja jūs neēdīsiet to vārdu, dzīvība nav jūsos. Mums ir dzīvības vārds. Halleluja! Halleluja! Labi, neteikšu to, bet tā doma bija. Slava Dievam par to, ka ir labas domas. Dievs mums, jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā ziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godības spēku. Viss ir dāvināts. Ziniet, mēs bijām Vācijā, mūs tur vadāja pa arhitektūru, pa visam vietām, un tad tās brālis, polietis, arī aizved mūs uz savu to māju, kur viņš cels. Viņš atbrauc, mantojumu dabūjis tur, vectēvs jau kas tur no Vācijas puses un dabūjis, tam līdzīgi. Un viss ir sakrāmēts, ziniet. Nekas nav uzcelts, bet viss sakrāmēts.
Nu, un tie tur runā, Hendriks teica, ko tad tu vēl neko nav uzcēlis, viņš krievu valodu ar pārvaldīja. Viņš teica, es biju saveicis materiālus. Un vienā vakarā man zvan, tavus materiālus nozagā. Viņš teica, kamēr viņš ir domājis, funkcionējis, kas varēja zagt un tā, visus aizvest. Nevis kaut ko nebūt. Vācijā var iebraukt pie veikalā un pateikt, šo māju iekrāmēt man iekšā. Un viņi iekrāmēs tev to māju, viņi tikai jāstelē kopā. Un viņš teica, kamēr es tā domāju, šeit jāizbrauc apskatīties, kāds pēc, kā viņi to visu organizēja. Viņš aizbrauc un stāv citi materiāli. Zīmīt uzrakstīt. Neapkauno mūsu rajonu. Cel no labiem materiāliem. Viņš nabaks migrants ar savu sīk naudu savilc kaut ko, gribēja celt. Tur prestīža rajonā viņam tas īpašums trāpies. Un tie neļaus apkaunot. Cel tagad, saved visu viņam. Dievs tev dod, lai viņš būtu godā celts. Nevis, lai tas kristietis iet tā kā valks strūdnieks. Pa Baikala drūmajam stepēm. Ziniet to dziesmu. Bet, lai tu iet pacelt galvu. Lai tu zini, ka viņš tev pasargās. Viss tev aizies garām. Jāņa ļaunums draudēt, tas aizies garām. Mēs jau dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Nu, tas ļaunums tur nāk. Bet viņš aizies garām. Kā Reihards Bonk teica, ka aizbrauc uz Āfriku sludināt. Viss tur tums spēks sacēlās. Atbrauc personīgi visi tie Elsburgu un kalpi pie viņu. Un pateica, viņi iznīcinās, viņa kalpošana, nekas nebūs. Un Bonk pirms visam sapulcēm teltī guļ saldu. Un Dieva gars viņu pamodina, lai viņš iziet ārā paskatās. Un smerč nāk, tornado nāk. Viss debes melni, es esmu Āfrikā bijis, tas ir briesmīgs skats. Nāk virsū. Reihards Bonk pacēl rokas. Jēzus Kristus vārdā, lai izšķirās viss tas. Un viss aiziet pa vienu pusi un otru pusi. Dzirdēji? Un tad tie visi tie melnie māji. Teica, nē, tas ir Dieva vīrs jālaižās lapās, kamēr viņš mums nesadedzina. Tā ir realitāte. Un tev ir tas pats, dārgā ticība. Tev ir tā dārgā ticība. Tā kā tie teica, mīļa, ja mums jau cits nekas vairs neatlika. Nekas cits neatlika. Tu biji teicis, lūdziet Dievu, uzlieciet rokas. Ancē tur viens pārīts. Redziet, nekas cits neatlika. Ap divu vīru uz ceļiem uzlika rokas un mazais bērns bija dziedināts. Viņiem piederēja, tikai vēl atziņā nebija savienojies ticībā. Viss tev ir dāvināts. Tu dzirdi visu. Visu apsolījumu tev pieder. Es domāju, kā es Dievam atbildēšu. Viss pieder. Mēs kaut kur tā. Tur stāv miljoni, tur stāv zelta cieņi. Mēs atradām santīmus vecos latvieši, tik smuki izskatās. Vai nav tā briesmīgi? Kad tu liek ticībai darboties spēkā. Palās, kas tev tur ir iekšā, pagaidīt, tur ir tas ceļš. Izlās, kā līdz tam nokļūt. Kā to panākt. Neviens nevar aiziet uz augstskoliem, uz universitāti un pateikt, dodiet man disertāciju. Nē. No nulles sācies, bērndārziņā sācies. Tagad, ziniet, pirmo reizi uz podiņa apsēžās, arī gandrīz diplomu dod. Jā. Viņš teica, to var iedomāties, cik tālu aizgājuši. Iedevuši papīriņu, datumu, dacīt pirmo reizi uz podiņa aizgājusi. Tagad cenšas visu stimulēt. Nu. Pats pakasīs pakaus arī pirmo reizi, arī būs. Jeb tā kā tur smējās par tiem, kad, ziniet, labi, nestāstīšu.
Bet tā tas ir. Mums ir dārgā ticība, kas uzvar pasauli. Viss ir dāvināts. Personīgi dāvināts. Satver to. Nevienam nav vairāk un mazāk. Bet kā ir? Vai tu kāro? Vai tu vēlies? Paņem manu dzīvi, kungs. To paņems. Paņem manu dzīvi, kungs. To paņem. Paņem manu dzīvi, kungs. Tā ir, ja nav. Ja viņš visu paņems, kā tā būs? Tā kā man viens teica, un kur tā? Es palieku zemītē. Tas, kas tu esi kustina, atgriezīsies tikai tur. Tad kāpēc nesatvert visu to? Kāpēc nebūt tādā lūkšanas kambarī, neiet to lūkšanas ceļu un nesaņemt visu to? Kā tā tur 83-gadīgā? Viņa teica, vai dienies tu man, kungs, Palestīnā, ne Palestīnā, bet tādā Pakistānā. Tu man, kungs, būtu jaunībā aicinājusi, tad es kaut ko varēju. Tad Dievs teica, tagad es tev aicinu braukt. To Daniels Pedrās mums stāstīja. Viņš ir ticies ar viņu. Tagad es tev sūtu. Un aizbrauc. Un tie mēmi. Dievs pagodina savu vārdu. Pagodina savu vārdu. Viņš nespēkā. Bet viņi daudz lūgus. Viņi daudz cīnījusies par to. Bet dāvināts mums ir. Par dāvanu nav jācīnās. Dāvanu jāsaņem. Viss, kas ir vajadzīgs svēt dzīvei, svētapšanai, uzvars dzīvei. Redzēs jums, es devu spēku, jūs varat staigāt par čūskām skarpiem un ienaidnieku spēkiem. Un tas jums nekaitēs. Halleluja, tu esi bagāts tanī kungā. Jūs saprotiet? Jāpāriet no tās remdenības, kā Pāvils teica romiešiem, esiet dedzīgi garā. Dedzīgi garā, nevis, jā, slava Dievam. Es nezinu, man nav tāds gars. Nevar. Un viņš nevienam citam neklaus, ka tikai Dievvārdam. Viss. Amen. Mums lielā sapulcē teiks, nav ko melot pie Billy Graham. Jums nav jālūdz. Rokas neceliet augšā nekādā gadījumā. Te ir vīri, melni, šlipsēs. Kas pa jums lūdz? Jums nevajag. Es vēl biju jauns dievbērns, zaļš. Es domāju, tādi vīri runā tur, tādi stieņi bija tani stadionām. Ieķēros tani stieni, ja nedrīkst rokas celt, es viņas neceļu speciāli, man viņas pašas sprūk augšā. Tā es ieķēros tani stieni, tāda maiga balss. Kam tu tagad paklaus? Maniem cilvēkam. Vau! Man bija rokas augšā un es lūdzu Dievu. Cik skaļi, es nezinu decibalos, bet es lūdzu Dievu. Tāpēc, ka Dievs teica, kam tu klausīs? Un tad, kad viņi teica āmen, es paskatījos uz to stadionu. Tur nevar redzēt, kurš nebūtu pacēlis rokas. Tur visi lūdza tā. Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Halleluja. Bagātais, varenais. Viss tev pieder. Viņš apsolīs, ka viņš palīdzēs darbā. Kā mācekļi lūdz? Palīdz kungs darbā. Un tas kungs palīdzēja, viņi izgāja, un viņš apstiprināja žēlastības vārdu līdzošām zīmēm un brīnumiem. Kāds apsolījums? Es jums došu skolotāju. Es jums došu mācītāju. Es jums došu aizstāvi. Es jums došu gara ķīlu sirdī. Es jums došu svēto garu. Apsolījums visiem, tuviem tāliem, ko vien Dievs pieaicinās. Visi dots. Halleluja! Cik tas ir brīnišķīgi, personīgais skolotājs tev. Personīgi darbojas ar tev. Personīgais.
Tagad vecāks sūdzās, tur bērņam grūti iet tas un tas klibo, vajadzētu personīgos skolotājus. Tie ir tik dārgi, ka tikai tas augstais gals to var atļauties. No tiem jau nevajag, tie mācās Amerikā, Zviedrijā, Anglijā, Oksfordā, Vācijā, viņi jau Latvijā nemācās. Ļoti daudz. Visi kaut kur aizbraukuši. Viņam ir biezs kabats. Mums pavelt. Tikai tur sadraudzība. Tikai sadraudzība tur ar Svēto garu. Ieej tādā sadraudzībā, ka viņš runā ar tevi. Ka viņš runā, ka viņš tev brīdina. Ka viņš tev pamāca. Viņš to grib darīt. Tam viņš ir sūtīts. Viņš pasargās no visu ļaunu. Man ir Svētais gars runājis. Es parasti, ja Dievs runā, man ir liela bībele ar lieliem burtiem, kur man brilles nevajag mašīnā likt. Un, kad Dievs runā, ziniet, tāds nav pareizi. Es bībeli uz stūru un izlasu. Viņš jau neliek man pus bībeli izlasīt, bet kādu pantu. Dievs teica, apstājies. Bet, kungs, es jau vienmēr lasīju tā. Apstājies. Es paņēmu un apstājos. Tas bija pirms Liepājas, Jelgavas, Liepāja, Rīgu un Jelgavu Tukumu krustojumu. Apstājos, izlasīju, paldies tev, debes tēvs, un brauc. Un tur bija liela avārija. Tur bija daudz mašīnu saskrējuši čupiņā. Un tad es slavēju Dievu. Es sapratu, ja es nebūtu apstājies, es arī tur būtu. Bet Dievs tādā veidā apstādināja. Viņš var visādos veidos. Dzirdi? Cilvēks teica, viņš teica, es nezinu, kā es uz šeien atnācu. Atnācis ir, bet nezinu. Tur viens nāk. Viņš ies klausies, kur es ir un kā es varu tikt tur. Tas teica, kas tur no debesīm nokrīt. Viņš teica, ne, uz debesīm nav nokrīts, bet uz debesīm es eju. Tas pagaida, šis nav ceļš uz debesīm. Un pasludina viņam evaņģēliju. Un tas cilvēks manto pestīšanu. Jūs saprotiet, kā Dievs dara? Dievs ir varens, viņam nav robežu, viņam viss ir iespējams. Amen, viss lietas viņam ir iespējams. Viņam bija iespējams dzelzs mārs iekrīt Talsas ezerā, pārlietojies visādas draņas. Dievs bija izredzējis viņu. Neviens negāja viņu vilkt tādā, lai tas maitas līkst. Tāpēc, ka no viņa rausties viss Tals un viss rajons. 2-metrīgs, un kas sit, tad lido 3 metrus arī. Baidies no viņa, viņš traucē viņam tur dzīvot, uzkundzējās, lai viņš tur slīkst. Kas viņu izvilk ārā niedrēs? Tur tāda līdaciņa zaļā Talsos. Ka iekrīt iekšā, tur ir dziļš. Tas ir 10 metri no krasta. Kas viņu izvilk ārā? Tur niedrēs. Ka viņš bija galīgā knoķī. Un viņš atstāja savus acis vaļā, un tad te kaut kas sāk notikt. Kā Dievs pagodinājās. Un Dievs viņu tā izredzēja. Un nevarēja savādāk pievērst, kamēr neparādīja savu brīnumu. Tāpēc arī mums vajag paļauties, tu lūdz par kādu, Dievs izdarīs tā, kā vajag. Tēvs man teica, tu būsi ticīgais. Es neuzprasīju, vai viņam mugurs sāpēja, kad es viņu uzstūmu pa to stenderu augšā. Un teicu, vēl viens vārds, un tev kasīs no šejienes. Kā man tas kaitināja, ka es būšu ticīgais? Tas man vienmēr būs ticīgais, 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 ticīgais. Tas bija vārds no Dieva. Nevajag daudz. Un tas bija tāds ļauns brīdis. Bet kad vārds no Dieva tas darbojas, tu lūdzu, Dievs izdarīs pēc savu prātu. Viņam ir visa vara. Bet viņš mums ir Devs, lai mēs lielītos ar to kungu. Kā korintiešos rakstīts, ja kas lielās, lai lielās ar to kungu. Mēs varam palielīties ar to kungu. Mēs varam. Jūs saprotiet, neviens normāls cilvēks nevar slavēt grēku un to, ko viņi dara. Nevar. Es tādu neesmu atradis. Kā parunā, viņi visi savā sirdīs ienīst to, ko viņi dara. Visos līmeņos. Bet viņam ir grēki, vergi.
Un tu vari pateikt viņam, es tāds biju, bet viņš man darīja brīvu. Mēs esam šie liecinieki. Un tas kungs apliecina savu žēlastības vārdu. Ziniet, Dievam ir varen ceļi. Ko Dievs gribēs izglābt, viņš izglābs. Pa ko mēs lūgs un cīnīsimies, tas arī notiks. Halleluja! Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Dievišķā dabā. Dzirdi? Dievišķā dabā visur, rītā, vakarā, uz ielu un mājās, darbā un visur dievišķā dabā. Amen? Nevis mājās pai, uz ielu, vau. Tad tas nav labs, visiem piedaudzās grēcinieki visapkārt, jā. Bet tev jāmīlē tos grēcinieks. Pie dievišķās dabas. Jēzus neatbildēja zaimiem ar zaimiem. Amen? Viņš paciet klusībā. Viņš deva viņam dzīvības vārdu un dzīvības maizi. Arī mums ir tas pats pienākums. Dievišķā daba. Pāvils teica romiešiem, mēs ticējam, tāpēc mēs runājam. Ticība runā. Ticība savādāk nevar. Ziniet, es esmu ievērojis pie kā cilvēku, nesaukšu vārdā. Viņš vienmēr grib beigt runāt. Viņam kaut kas ir un laiks nav un tā. Viņš velk uz to, ka jābeidz runāt. Un tad pēkšņi viņam ienāk doma, un tā viņš var runāt kaut vai pusstundu. Viņam nav ne jāskrien, nekur nav jābūt, bet viņam Dievs ielic iekšā domu, un viņš to realizē. Es jau to saprotu. Es esmu gatavs teikt, āmen, lai Dievs svētī, tā. Uzreiz viņam ienāk doma, un pucē vaļā, un es atkal klausos. Redziet, ka cilvēks pat netērē laiku pa vēl, bet vienkārši, kā Dievs iedod. Nav jau nekāda jēga pa tukšo runāt. Bet kā Dievs iedod. Kad Dievs iedod, ka es būšu Dieva bērns. Viņi varēja visu kaut ko runāt. Bet tas, ka trāpīja. Kāds man pateica, ka es būšu mācītājs. Nezinu, kāpēc viņam neiekrāmēja. Es kādreiz vilcienā braucu un ienāca iekšā mums. Bārdu viens, jūs ziniet, krusts kaklā, vēl viens ienāca iekšā. Mēs jūrnieciņi tur to kārtu spēlējam. Pateic tikai Hospaģī, no Klaipēdas uz Rīgu un Jelgavu pārsēšana uz Ventspilu vilciens gāja. Mēs nosmējamies, tur varēja cīru pakarināt, kā latvieši teica, piepīja pēc tā. Pagāja kāds laiks, Bāķuška atkal bāž savu galvu iekšā. Iebāž iekšā. Mēs teicu, Bāķuškā. Viņš teica, kartačka kīnu, kuritņi kuru, runku, hrāpnu. Ziniet, es jau māsu man vedu uz baznīcu, es taču pagāns. Bet tā man sacēlās viss augšā. Es teicu, tu Bāķuškā, no tevi, no Dieva nav tik daudz, cik man melnums zem nāk. Un tā es viņam tādu morāli nolasīju, cik es zināju par Dievu. Es nezinu, kāpēc tā. Un tad viņš bija zili melns. Un tā es viņam teicu, ja tev būtu mana veselība, tu man pat atvērto fortočku izmest ārā. Es teicu, bet es ar savu veselību nospļaujos uz tevi. Tu neesi nekāds Dieva kalps. Laikam pirmais darbs, ko es izdarīju Dievam par godu. Tā es vismaz domāju. Redziet, kā tas ir. Lielies ar to kungu. Teic viņu godību un varenību, un viņš apliecinās savu žēlastību par tevi. Tava problēma. Pateic, mans kungs ir nomodā par mani. Viņš ir nomodā, viņš apsolīs, ka tu būsi svētīts, ieejot, izejot, svētīts, viss būs tavā namā. Amen. Tu vari pateikties. Ir kā ķibeli, viss izdosies. Viss notiks. Cik tas ir brīnišķīgi.
Apsolījumi bērni. Es tev aicinu pārskatīt šīs lietas. Ja mobilais klusē, kas ir? Es paskatos. Zvanīs 3 reizes un beigās īziņ. Kur tu ir? Es biju čučmuīši, atslēdz kāju nost. Es atrodu iemeslu, kāpēc viss tas gājis garām. Ja mēs nedzirdam, ko Svētais Gars runā, caur ko mēs augsim? Kam auss ir, lai dzird, ko Svētais Gars runā? Viens ir, ko es saku, otrs ir, ko Svētais Gars pie tev dara. Amen, amen. Man citreiz teica, ko tu priecājies? Tāpēc, ka Dievs dod prieku. Es viņam neprasu, ko tu sēdi kā piep. Man ir prieks. Viss Dievs man iepriecina. Tur rakstīts, ka tas kungs iepriecina mūsu ticībā. Kāda ir mūsu ticība? Ja tu domā, ka tev jāsēdi kā hašajam bezsmertņam, ko te viņš tev priecinās? Dievbērns tu esi, ja tev tā patīk, sēdi, ka mumijā. Bet, ka tev ir ticība, tu esi atnācis pie dzīvu Dievu. Viņš tev iepriecinās. Tu dzirdi, mīļā sirds. Viņš tev iepriecinās. Bonk teica, tas ir fantastiski. Liekas, tur nekāda prieka vairāk nevar būt. Un Dievs iepriecina. Un, kad nāk šī atziņa visās bēdās, vislielākās bēdās, Dievs tev iepriecina. Tas ir pāri visam. Tad tu zini, kāds ir Dieva dziļums, mīlestības spēkam. Halleluja! Ziniet, Pēters padalījās ar mani tādu labu liecību. Es tā daudz domāju par to, ka kādam brālim arī sieva nomira. Un viņam prasa, kā tad viņš dzīvo, kā viņam iet. Un viņš pateicās Dievam. Pateicās Dievam. Kā tā, varēja jau kopā dzīvot un tā, un laiks vēl un viss. Viņš teica, ka viņš pateicās Dievam tāpēc, ka Dievs viņu paņems mājās, lai viņai nebūtu jācieš tā šķiršanās sāpes, kurš viņus cieš. Ka tā Dievs ir pasargājis viņu sieviņu, viņu mīlestību. Ka viņai nebūtu jāizcieš, ka tas vīrs nav, un ka viņa tagad cieš tā, kā viņš slavē Dievu, ka tas ir viņam, ka viņš var izciest to nevis sieviņai. Un tā es tā domāju, cik tiešām tā ir patiesa mīlestība bijusi tam vīram. Es domāju, es nebiju domājis par tām sāpēm. Es tikai pateicos, ka viņi ir atraisīti, ka viņai nebija tas jācieš. Bet tādā veidā, ka es pateiktos, ka man vienam jānes tās šķiršanās sāpes, tas man, es nedomāju, ka es viens to varu nest. Tas Dievs palīdz visu. Dievs palīdz mums iziet visam cauri. Bet tā jau ir tā Dieva žēlastība. Un tad, kad viņi darbojas spēkā, ļauj Dievu garam darboties tavā dzīvē. Svētgars sadraudzību. Atrod šo dzīvības ceļu. Tad būs brīnišķīgi. Halleluja. Halleluja. Un aizēj, ka ķēnišais priesteris. Kā izglābts, ķēnišais priesteris. Apziemogots. Tā kā Bonk teica, tagad tu ej. Un viss tums spēku redz. Redz, kur viņš iet apskaidrots. Redz, kur viņš iet svaidīts. Halleluja. Pateiksimies mēs Dievam par to, ka mēs esam izredzēti ķēnišķa tauta. Priesteris Saija, paus lielos un varnos darbus. Visā citā viņš mūs izvedīs uzvaras spēkā. Amen. Viņš to ir apsolījis. Viņš to ir apsolījis, mīļie brāļi un māsas. Un viņš tur savus apsolījumus. Man patīk, kad mēs vienmēr gribam, lai Dievs izdara tā. Bet es zinu, ja Dievs tā nedara, viņš izdara labāk, nekā es esmu gribējis. Un tas ir tas ticības cīņa. Es gaidu Dievs, tev jādara. Bet kad es zinu, ka viņš izdara labāk. Jā, es gribu tā, bet es zinu, ka viņš izdarīs labāk. Tad tas viss izmaina mūsu ticībā. Tad atnāk pateicība. Jo kā viņš dara, tas ir vareni. Halleluja. Lai debes Tēvs mūs svētī ar šo dzīvības vārdu. Ka mēs to neatdodam. Ka tas ir savienojis mūsos ticībā
Tu vari pateikt amen.